Sveicināti. Man jau Egils pieteica, ka klāts ir Ernests. Mērķis, kāpēc šeit atnācu, jo Aigars man uzaicināja kā vienu arī no partneriem, un pēc viņu vārdiem, kurš darbojās ir top 10, un tāpēc jā. Un uzaicināja, lai es pastāstītu arī par savu pieredzi partneru mārketingā. Tā doma, kāpēc, ko es varētu pastāstīt tieši tādiem cilvēkiem, kuri jau ar to nodarbojās un kuriem ir savu projektu. Un, protams, ne tās pamatlietas, bet mēģināt kaut ko bišķiņ tādu advancētāk pastāstīt. Nu jā, tā ideja, ka varētu sniegt tādas 5 padomas, 5 atziņas, kuras esmu pats iegūst no savas pieredzes, un es ceru, ka arī jums varētu palīdzēt saviem partneru projektiem. Tā tad, tā tiesīt. Ok, nu jā, kā jau teicu, 5 atziņas partneru mārketinga projektu attīstībai. Nu, tas ir vairāk tādas padomu idejas, kas palīdzētu tieši jau esošiem projektiem, un ko iespējams kāds arī neizmantoja. Jo arī pats sākumā par šīm lietām nedomāju, un līdz ar to tāpēc arī radās doma arī padalīties, kas varbūt tās varētu palīdzēt. Šeit neliels sarakstījums, bet es ātri braukšu tālāk, un pirmā tā atziņa ir ieguldījumi, ar ko arī saskāros jau no paša sākuma, bet tikai tagad ir nākus tā izpratne, ko patiesībā nozīmē tas, ka tu ieguldi savus līdzekļus, un kad, jā, katrā biznesā mēs investējam kaut kāds līdzekļus iekšā, lai gala rezultātā gūtu tikpat daudz, vai pat vairāk atgūt atpakaļ. Un šie ieguldījumi var būt labs izstrāde, satura veidošana, reklāmas izmaksas, vai arī darbspēka piesaistīšana. Pašam man ir bijis tā, ka weblaps es pats izstrādāju, un bija tāda lieta kā blogošanas platformas, WordPress un cits, kur patiesībā ļoti vienkārši to visu izdarīt. Bet, jā, iespējams, sākuma projektiem ar to pietiek, bet, ja kļūst kaut kas nedaudz sarežģītāks, advancētāks, tad noteikti ir vērts piesaistīt kādu profesionālu programmētāju un ieguldīt tur līdzekļus. Tad tā otrā lieta ir satura veidošana, kur arī sākumā pašam sanāca veidot, bet, tas, protams, prasa laiku un nervus un nav tik vienkārši. Beigās, protams, kā jau visi sekoju visi citi piemēram un izvēlējos to ceļu, kur it kā būtu jāiegulda savu līdzekļu, bet tajā pašā laikā, ja saka, laiks ir nauda, un es pats nepatērēju laiku satura veidošanā, kā cits to dara, kuram es samaksāju, jā, šādā ziņā ieguldījuma laika ir atmaksājās. Un saistībā, jā, ar satura veidošanu tā ir darbspēka piesaistīšana. Un tas pats galvenais, kas patiesībā līdzekļu investēšana ir reklāmas izmaksas, kur īstenībā tas nav vienreizējs ieguldījums, bet tur jau sanāk ieguldīt katru mēnesi, un šeit arī jāsako līdz, cik tiek ieguldīts, un varbūt patiešām sākumā budžets ir mazāks, bet tas, kas no paša pieredzes nācis, tā atklāsme, kad, vadoties pēc kaut kādām atdeves līnijām, mēs tos reklāmas izmaksas ieguldītos līdzekļus reklāmā varam palielināt, un tā pašā laikā arī gūstot arī lielāku peļņu, kas arī ļoti svarīgi. Protams, ka tam būs savs robežas, bet nevajadzētu baidīties palielināt šīs reklāmas izmaksas. Protams, sākumā eksperimentējot var ieguldīt mazāk, bet redzot atdevu ir vērts palielināt. Tā otrā lieta, ko ir sanācis saskarties, savu darbu optimizāciju.
Ja tas, ko jau iepriekš pieminēju, tas ir, nu jā, var pats visu darbu darīt un justies kā melnstrādnieks, kur, nu jā, rakstīt saturu, veidot lapas, ievietot saturu, veidot reklāmas. Bet ir arī cits variants, kur var vienkārši organizēt darbu, šādā veidā ietaupīt savu laiku un ietaupot laiku, var rasties iespēja arī laiks un iespēja ieguldīt citos projektos, kas būtu jau papildus ienākumi un atmaksātos. Un darba organizēšanā, kā jau iepriekš pieminēju, tas ir papildus cilvēku piesaistīšana un outsourcēšana, kad mēs vienkārši saorganizējam visu darbu, bet pašu darbu, saturu veidošanu, izstrādes lietas dara citi cilvēki, un līdz to pašam nekas nav jādara. Un ilgtermiņā tas apmaksājās tā, kad var organizēt un pelnīt, un viss notiekās pat pašam neiesaistoties tik dziļi visos procesos, bet no malas vienkārši vērojot atskaits un analizējot un izvērtējot mīnus plusus, lai nākotnē visu darbu uzlabot un darīt kaut ko, kas nest vēl lielāks ienākums. Un tad te ir uzskaitīti tie galvenās lietas, uzdevumi, ko var delegēt citiem cilvēkiem. Arī rakstu tulkošana vai rakstīšana citās valodās. Šeit no savas pieredzes zinu, kad ir sanācis padarboties nedaudz Lietuvā arī, kur patiesībā, jau minēju kolēģiem, ka patiesībā par tulkošanu labāk ir izvēlēties tieši rakstīšanu citās valodās. Tas ir komunicēt ar kādu vietējo lietuvieti vai igaunu, kurš savā valodā varētu šos rakstus rakstīt brīvi, bez kļūdām. Trešā atziņa, kuru nosauc par rezerves plāns. Šeit ir nedaudz sanācis, šis vairāk sanācis tieši dēļ rūgtās pieredzes, kas ir radusies, jo sākumā netika pārdomāts daudzas lietas, bija tikai viens projekts, un līdz to sanāca tāda, kā saka, vilšanās dažos brīžos. Galvenais risks ir zaudēt mājaslapas apmeklētājus. Tās problēmas var rasties, kad netiek ievērot kādu noteikumu internetu vidē, vai arī kādas kļūdas veidojot projekts, vai arī kādas citas problēmas. Tas galvenais risks ir zaudēt mājaslapas apmeklētājus, jo, kā mēs zinām, ja nav mājaslapā apmeklētāji, mēs nevaram nevienu produktu promotēt un šādā veidā mēs negūstam peļņu. Un viena no lietām, ar ko pašam ir nācies saskarties, tas ir AdWords noteikumu pārkāpšana, par ko arī iepriekš Egils pieminēja, kad kādam ir sanācis tā, kad saņem sodu, kādam nav sanācis. Es laikam būšu viens no tiem, kuram ir sanācis, ka konts tiek vienkārši negluži aizklapēts, bet manā gadījumā tika sodīt konkrēti mājaslapu projekts, un tā kā tas bija viens projekts tikai sākumā, tad, sanāca bišķiņ tāda, rūgt pieredzīt, kur tas laiks, kamēr šī lapa nebija iespējams reklamēt AdWords, ienākumi ļoti krasi samazinājās. Bija jāmeklē krīzes risinājums, kas bija tiešā komunikācija ar AdWords support, kur ir attiecīgi man palīdzēja ieteikumiem, ko vajadzētu darīt, uzlabot. Un kā jau minēja Egils, tad šis AdWords atbalsts nebija mūsu vietēji AdWords pārstāvi, bet tie bija no šī AdWords kantora darbinieki, kuri visdrīzāk nesaprata ne latviešu nekādu valodu, bet tie ieteikumi bija
vairāk gan saistīti ar pašas mājaslapas lietojamību, kas radītu lietotājiem pozitīvāku pieredzi. Tur būtu dažādi uzlabojumi, komentāru bloks vai vērtējumi iespējami. Nu, jā, un šī kļūda tika labota 2 nedēļu laikā, kad tika atjaunot atkal pieeja, kad bija izlabojas visu kļūdu, bet, tomēr arī šīs 2 nedēļas lika daudz ko pārdomāt, un jau pēc šī viena projekta skeptiska attieksme arī pamudināja uzsākt jau jaunu projektu izveidi. Un, jā, uz to brīdi, kad tika atjaunots Edvards Kons, jau bija 2 projekti, kuriem sanāca darboties. Līdz to sanāca nodrošināt jau tādu kādu rezerves variantu. Bet partneru mārketinga atbalsts nav vienīgais, tā kā apmeklējuma avots. Un vēl viena lieta ir SEO, tas ir dabiskais apmeklējums no Google, kur arī ir savu noteikumu vadlīnijas, ka būtu jāievēro. Un arī šeit sanāca šo pavasaru pamatīgi vilšanās, kad tika izlaists tieši šis pingvīnu atjauninājums, kur arī nebija iepriekš ievērojis noteikumu. Protams, pirms šī algoritma izlaišanas viss darbojās, viss bija forši un pirmās pozīcijas, apsteidzot visas pārējos konkurences, bet, pēc pingvīnu palaišanas lapa vienkārši zaudē pozīcijas un līdz šim vēl nav atjaunojies nekas. Un arī šis bija viens no tiem gadījumiem, kad pārdomāt ne tikai savu SEO stratēģiju, bet arī domāt par šiem rezerves plāniem, kas būtu, kā būtu, ja, piemēram, zaudē lapu un tā. Un, jā, pēc šī notikuma arī sanāca dažs pāris projekts. Bet tas, ko gribēju teikt ar šiem 2 atgadījumiem, kad, nevajadzētu aprobežoties tikai ar vienu projektu, vajadzētu noteikti veidot vairākus projektus un to vērtību šiem projektiem piešķirt līdzvērtīgi, lai, piemēram, nevajadzētu veltīt uzmanību tikai vienam projektam, bet vajadzētu visiem vienmērīgi uzmanību veltīt tā, lai kāds no šiem projektiem, kā saka, mirst priekš apmeklētāji, tad cits rezerves plāns, kas vienkārši kas nerada tik negatīvas sekas, ka, piemēram, nonākam līdz momentam, kad nav naudas, ko investēt nākamā mēneša reklāmās vai projekta attīstībai. 4. atziņa – projekta optimizācija. Šīs ir arī viena no lietām, kas patiesībā varbūt tās nav gluži negatīvais efekts, bet var ietekmēt projektu tieši otrādāk. Ja mēs redzam, ka mums kaut kas neiet kā vajag, tad mēs varam veikt dažas izmaiņas lapā vai visā procesā, kā mēs darbojamies, veicot tikai dažas uzlabojumus. Un viena no šīm lietām ir sterilitāte, ko pašam ir sanācis gan ievērot jau no paša sākuma, bet arī dažreiz pārlūkojot ir lietas, kur nāks pārdomāt, kur atrodas katra saite, un lai pārdomāt visu plūsmu caur savu projektu līdz reklāmdevējiem, pārdomāt tā, kā no apmeklētāja perspektīvas, un domāt tā, lai apmeklētājiem vienkārši nav citas iespējas, kā nokļūt līdz šim reklāmdevējiem un šo pakalpojumu iegādāties. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi pārdomāt, cik sterils ir projekts, vai nav kaut kādas lietas, kas šim apmeklētājiem traucē. Vai ir saites redzamas, vai ir pareizās vietās saites, lai apmeklētājs sasniegtu to mērķi. Viņam sanāca arī mazliet papētīt arī konkurences, partneru mārketinga konkurences, ko arī ļoti bieži dara, kad ir sanācis novērēt, ka ļoti daudz par to nerūpējās, un līdz ar to, nezinu, kāds man ir seks, bet varbūt tās kādi nodarēšu tās padomas pasakot šim līdzi. Tā otrā lieta, kas pie optimizācijas pašu projektu, nevajadzētu būt saišu noplūdēm, kā angliski termins,
kur savulaik no viena afiliēta guru uzzināja, tas ir LinkLeaks. Tie gadījumi, kad apmeklētājiem ir iespēja nevis uzspiest uz saites, kas aizved reklāmu devējiem, kur būs iespēja nopelnīt, bet tas ir cita alternatīva varianta, kā viņš ir nokļūt un arī saņemt šo pakalpojumu, bet partners no tā var negūt labumu. Un tieši Latvijas projektiem ir sanācis saskarties ar šādām lietām, gan pašam, gan no reklāmdevēja puses, gan arī ir sanācis novērot arī citos projektos. Tā pirmā lieta ir telefona numuru baneros. Ir sevišķi tie īsie numuri, kas ir 4 cipariem vai pat mazāk, kur apmeklētājs nonāk lapā, viņš redz telefona numuru baneriem, viņš uzvana šo numuru, varbūt tās pat piesakās kredītam vai vēl kādam pakalpojumam, bet komisija partners jau no tā nesaņems. Tā ir ļoti liela problēma. Šis numurs ir un tieši Latvijā arī novēros tieši no reklāmdevēja puses, kad reklāmdevēji tomēr liek banerot šos numurus un nedomā par to, ka partneriem tas varētu traucēt. Un pašam ir tā politika, kad banerus šādus vispār neizmantot, kur ir numuri iekšā un labāk vai pašam kaut kā rediģēt šo baneru vai izmantot teksta saites, lai nebūtu šī noplūda. Tad tā otrā lieta ir www adreses norādīšanas saitē. Tas gan vairāk ir tā diezgan subjektīvi no savas perspektīvas skatoties, kad, ja ir norādīta precīzi saiti uz šo reklāmdevēju, tad šī apmeklētāja, šī klienta, potenciālā klienta prātā šī saite var iesaisties kā veids, kā nokļūt pie šī reklāmdevējiem. Līdz to viņš var neuzklikšķināt uz saites partnera lapā, bet vienkārši ievadīt par tiešo šo saiti pārlūku programmā. Līdz ar to atkal šis gadījums, ka partners komisija no šī vienkārši nesaņem. Nākamā lieta ir nekonvertējušās kampaņas no reklāmdevējiem. Šo gan pats esmu kādu reizīti arī notestējis un jā, pieredze bijusi ļoti rūp. Tas ir, kad tie paši salīdzinājumi, tie paši kredīti salīdzinājumi, kad uzstājas milzīgi tabulu un saliec visu pilnīgi pēc kārtas un nedomā par to, cik liela katram ir komisija vai cik labi katrs konvertējās un vienkārši ir šī tabula un viss. Un apmeklētājs varbūt tās iespējams viņš klikšķinās uz tām pašām pirmajām saitēm, bet varbūt arī uz citām un rezultātā viņš aizies pie šī reklāmdevēja, kur iegādāsies pakalpojumu, bet iespējams konvertēsies, bet līdz gala pārdošanas procesam nenonāk. Bet, ja, piemēram, partneriem samaksa ir tikai par pārdošanu, tad rezultātā sanāks tā, ka partners ir piesaistījis potenciālo klientu reklāmdevējiem, bet pats un tā nav nekāda labuma gūt. Līdz to varētu saukt par tādu kā nekonvertējušo kampaņu. Līdz to arī no savas pieredzes tā, ka labāk ir, vai cik būtu spēcīgs zīmols vai cik par to runāt, bet ir vērtīgi izvērtēt tieši savus rezultātus un vienkārši labāk atteikties no šī reklāmdevēja. Tāpēc, kad vienkārši nekonvertējās, un tā ir saite ar noplūdu. Un varbūt tās ne uz visu laiku, varbūt vēlāk var pamēģināt atkal šo reklāmdevēju un izmēģināt, ka varbūt kaut kas mainās un iet uz augšu, kas ir arī vērtīgi eksperimentēt. Bet, jā, ilgtermiņā tas var neatmaksāties. Un arī šādu veidu optimizāciju veicu vienam no projektiem, kur rezultāts bija diezgan graujošs, cipari diezgan labi mainījās. Un tā nākamā lieta, kas ir saistīta ar saišu noplūdu, tas ir liekas saites lapā, kas var aizvest ar nesaistītiem resursiem. Tas ir, piemēram, varbūt saites citiem resursiem vai pārāk daudz saišas bloga rakstiem, iekšējām saitēm, iekšējās bloga saites, mājaslapas saites.
jābūt tai iespēja, kā iepriekšējā slaidā jau minēja, kad jābūt tai sterilitātei, kad tomēr jābūt tam ceļam ļoti skaidri redzamam uz šo reklāmdevēja lapu, kur potenciālais klients var to pakalpojumu iegādāties. Un papildināt pie šīm liekajām saitēm var AdSense veida reklāmas, kur arī ir pats gan neesmu izmantojis, jo tas nav īpaši saprātīgi. Ja darbojas kā partners šajā pašā nišā ar likt AdSense reklāmu, kur cits partners iespējams ieliks tiešo saiti. Tādā veidā beigās sanāk tā, ka tu esi izveidojis projektu, kur tu darbojies citu partneru labā ar AdSense reklāmām. Un par AdSense reklāmu iespējams nopelna tikai kapeiks, bet šis otrs partners nopelna reāls konversijas. Nu jā, bēdējais teikums tāds saistībā ar iepriekšējo slaidu. Un tad vēl viena ar projektu optimizāciju lieta, kur arī pats no sākuma paši ievērojot, bet to reālo vērtību izbaudīt tikai laika gaitā, kur tas ir saišu pāradresācijas, kur vislabāk izmantot vienu saiti un izmantot alternatīvu saites pāradresāciju, izmantot saturā un visās citās vietās. Un tad, kad ir nepieciešams, piemēram, mainīt kādu tīklu vai saiti konkrētam reklāmdevējam, vai arī reklāmdevējs beidz kampaņu, tad ir ļoti vērtīgi, ka šis 301 pāradresācija palīdz, kad var pilnīgi visās lapās nomainot tikai vienā vietā saiti. Un patiesībā neapskauž tos, kuri kā izkopēja saiti no reklāmdevēja lapas, tā iekopēja savā blogā un kā viņam pēc tam sanāk ņemties, lai visu šīs saites nomainīt. Tas ir diezgan liels darbs. Un šeit uzskaitīju visas tās lietas no savas pieredzes, ko esmu iegūst. Un tā piektā atziņa ir eksperimenti, kur arī mērķis ir atklāt ar vienu jaunu kādu metodu, kā piesaistīt klients pie reklāmas veida izmēģināšana. Pats no savas pieredzes ir tā, ka esmu mēģinājis gan tās pašas draugiem LV reklāmas, gan Facebook reklāmas, AdWords arī. Tad tomēr tās AdWords reklāmas sanāk vislabāk konvertē, vislielākos ieņēmumus ienes un, nu jā, tad pie tām arī visvairāk paliek. Bet, zinu, kad kolēģiem ir tā, kad kolēģiem konkurentiem, ka viņiem ļoti labi arī draugiem LV reklāmas konvertē. Un tas ir tas eksperimenta elements noskaidrot to labāko veidu, kas labāk dara, un varbūt tas vienam viens veids labāk dara, otram otrs veids. Un rezultāts ir gūt labāk investīcijas atbildi. Var, protams, eksperimentēt arī papildinājumu uzlabojumiem mājaslapās, kas arī ļoti noderīgi. Dažreiz piespiedu kārtā, kā piemēram AdWords gadījumā, bet dažreiz ir vērts kaut ko izmēģināt jaunu. Tas attiecās uz to pašu pēdējo punktu, kas tie divi pēdējie ļoti saistīti, kad ļoti interesanti ir papētīt konkurentu, ko viņi savos projektos dara, kas arī par līdzīgām nišām, līdzīgām tēmām. Un varbūt tās kādu papildinājumu uzlabojumu var no viņiem aizlienēt un izmēģināt. Un kas to lai zina, varbūt tas cipari iet uz augšu. Nu jā, tā te ir uzskaitīts pēdējā slaidā, kādas tās atziņas bija. Nu jā, es ceru, ka kaut kas no šī visa noderēs arī citiem saviem projektiem. Paldies par uzmanību. Tagad laikam tā jautājuma daļa. Kur? Jā. Kur mēģināšu tagad atrast, kur tos jautājumus ir. Sēž atbildēsim daudz. Jūs nākamās palīgā. Tagad ir mēs sākam ieslēgsim tā, lai mēs varam paskatīties uz Ernestu.
Viņi jūs paslēpsies. Mēs mēģināsim saprast par jautājumiem. Tad lūdzu tavu jautājumu. Tātad, vai satura bāzētiem saitiem, kas fokusējās Viņš būs nākamajā jautājumā. Ok. Ernest, vai tev ir pieredze ar Amazon Affiliate un kā tur efektīvāk strādāt? Diemžēl pieredzes ar Amazon Affiliate gandrīz nekādas nav. Šķiet, ka esmu dažas grāmatas draugiem nopirkojis tur saitēm, bet jā, tas arī viss. Bet, ir redzēti projekti, kur cilvēki darbojās un ļoti aktīvi darbojās, un tāpēc es pieļauju, ka noteikti jāveido atsevišķi projekts par grāmatām un jaunākām grāmatām jāparaksta. Vienkārši jāizkomentē. Kaspars jautā, kurā gadā tika nobanots mājaslaps. Pingvīns, viņš tika nobanots saistībā ar SEO. Tas bija nobanots tieši tad, kad viņš palaidās tajā datumā 25. aprīlī. Laikam 25. aprīlī. Tad arī sākās baigais tāds ziņu bums, gan SEO mazā rakstīja, gan citos SEO portālos, par to ļoti daudz rakstīja. Mārketinga portālos daudz rakstīja. Jā, tas bija tāds sensācija, kā nezinu, tā savādāk pasaka. Nākamais nekonvertējošās kampaņas no reklāmu devēja. Ernest iesaka salīdzināt kādas 5 labākos aizdevējus. Tā ir pareizi saprast. Vai man ieteikt, es laikam tā īsti negribētu ieteikt, bet es ieteiktu sekot tam pēdējiem padomam, ka vienkārši papētīt konkurenci. Starp konkurentiem noteikti ir tie top 5 partneri, kurus pelna tās lielās komisijas, un top 10 partneri, un noteikti papētot konkurenci. Arī var redzēt, kur ir tie 5 labākie aizdevēji, kurus ir vērts vairāk aktīvāk pareklamēt, un varbūt tās pārējās netik ļoti aktīvi, vai likt tabulas apakšdaļā, vai vispār izņemt ārā un veidot tikai atsevišķi kaut kādas saites uz rakstiem. Pirmo, es saprotu, ka tur cilvēks jautāja, ja viņš uztaisa, ka viņiem vienkārši ir saturs, un pēc tam sāk ar afiliēt, vai tik un tā ir e-pasta. Bet man liekas, ka tā pareizi atbild, ka tu vari tur pateikt. Ja arī tas jautājums ir savādāks, kad e-pastas vārds vienmēr ir noderīgi, vai ne? E-pasts, jā, pašam viens projekts saistībā ar internetu veikaliem ir arī, kurš tīri uz saturu bāzēts un kurš ar diemžēl ir ticis pie pingvīna soda. Šim projektam bija tā, ka apmeklētāji nonāca caur saturu, tieši caur dabisku apmeklējumu. Ļoti labi konvertējās tieši uz ārzemju produktiem, iepirkās ārzemju internetu veikalos. Un šim projektam bija izveidota arī mailing listi, kur izmantoju izpildošās anketas. Jā, šādā veidā diezgan labi tika savākt lielu mailing listi, kur pēc tam arī varēja sūtīt konkrēts piedāvājums. Šķiet, ka pagājušā gada GoAffiliate konferencē arī rādīja case study piemēru, kur arī bija saistībā ar Madara Cosmetics mailing listē izsludīt kampaņu, kur tikai ar 2-3 vēstulēm varēja diezgan labi nopelnīt.